Jā, es te negribētu minēt vārdu kļūdas. Nu tā visa tā ir mūsu pieredze, visu, ko mēs varam iegūt arī caur kļūdām. Mēs vienkārši iegūstam to pieredzi. Jautājums, kā mēs vienkārši to skatāmies, to situāciju. Vai kā uz kļūdainu, vai vienkārši no viņas kaut ko mācāmies. Bet, nu tā globāli, kas mūs ieved tajās kļūdās, kļūdās jau ieved tā mūsu prāts un domāšana. Ja mēs spēsim saklausīt savu iekšējo balsi, sirdi, dvēseli, tad jau mums to nosacīto kļūdu jau tādu nebūs. Tad mēs vienkārši sajutīsim to, kur mums vajag virzīties un ko mums vajag darīt. Bet ja mēs tikai klausīsimies to mūsu savu prātu, kurš mūs ved kaut kādos, nu, parasti mūsu prāts arī mani veda tajā transformācijas ceļā, viņš veda visādos mēslos, sūdos, un tad, kad es iemācījos sadzirdēt savu iekšējo balsi, ko man vajadzēja iemācīties caur meditācijām visu, tad tikai es sāku virzīties pareizajā virzienā, jo kamēr es klausījos to prātu, ko viņš man saka un ved mani atpakaļ un saka, ko tu te sēdi, ko tu te dari, taču ej kaut ko normālu padari, taču nu, prāts mūs vienmēr aizvedīs pilnīgās problēmās un tikai jāsaklaus to iekšējo balsu un tad mēs varam tad arī. Nu, kļūdas būs, protams, bet vienkārši mēs sapratīsim, ka tās kļūdas mums ir dotas, lai mēs iegūtu to pieredzi un augtu vēl lielāki.